Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Beidzot pēc Ziemassvētku pasakām Stāmerienes pilī un pasakas no Norvēģijas, es esmu savā pasaku istabā un šovakar lasīšu pasaku no šejienes. Bet nedēļas beigās es došos pie bērniem uz Dāniju, un tur es ierunāšu kādu dāņu tautas pasaku, kas skanēs nākamajā nedēļā. Vēl pateikšu, ka Latvijas skolas somas ietvaros es dodos uz skolām visā Latvijā ar nodarbību pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām, un klāt ir nākusi jauna programma Vilim Plūdonam 150. Slavenā Zaķīša Pirtiņa, Eža Kažociņš un daudz interesantu stāstu par pašu autoru. Visu šo informāciju var atrast pasaku mājaslapā pasakas.org. Bet tagad šī vakara pasaka. Viņu atnesa no botāniskā dārza un novietoja uz palodzes. Tā bija vēl pavisam maza palmiņa ar 2 skarēnām lapām iedēstīta mazā māla podiņā. Palmiņai ļoti patika viņas jaunā dzīves vieta, par viņu rūpējās maza meitene vārdā Sarmīte. Kad palmiņa bija izslāpusi, Sarmīte viņu padzirdīja, bet citreiz pabaroja ar īpaši sagatavotu izšķīdinātu parību. Un vēl, kas patika mazajai palmiņai, baltais incītis. Kaķēns Allaž tupēja uz palodzes, jo tā viņam noderēja par labu novērošanas vietu. Sevišķi uzmanīgi viņš lūkojās pagalmā tad, kad tur zēni spēlēja bumbu. Incītis mirčināja zaļās acis, te atpleta tās, te samiedza. Tā vien likās, ka bumba tūlīt pat ietrieksies logā, bet nē. Zēni bija disciplinēti un bumba lidoja tikai atļautās robežās. Incītis velti baiļojās. Arī palmiņa ar lielu interesi vēroja bērnu dzīvi pagalmā. Tur sapulcējās apkārtējo namu meitenes un košos ratiņos vizināja savas lelles. Dažām ratiņu nebija, tās auklēja lelles tāpat rokās. Citreiz pagalms bija pavisam kluss. Tad salaidās daudz putnu. Viņi pārbaudīja smiltis, vai tur nav atrodamas kādas maizes drupatas vai sēkliņas. Sarmīte baroja putnus ar sagrieztām garozām. Tādās reizēs putnu salaidās jo sevišķi daudz. Mazā palmiņa ieradās šajā namā vasaras vidū, tāpēc, kad iestājās rudens, viņa šeit ieraudzīja daudz ko jaunu, neparastu. Agrāk viņa nekad nebija redzējusi koku ar dzeltenām lapām. Pazīstamais bērs, kas auga tieši pretim logam, pamazām nodzeltēja. Sākumā rudens zelts salīja tikai atsevišķos zaros, pēc tam tappa dzeltens viss koks. Beidzot rudens vēji sāka draiskoties pa bērza zariem un nelikās ātrāk mierā, iekams nebija notraukuši visas lapas. Bērs kļuva kails. Palmiņai bija viņa žēl, bet tad uzkrita sniegs, un bērs atkal izskatījās skaists. Stāvēdam uz palodzes, palmiņa varēja redzēt visu, kas notika aiz loga. Sevišķi labi viņa jutās, kad zēni vēla apaļus sniega vīrus un nostādījuši tos pagalma stūros sāka jautri pikoties. Un cik priecīgi un skaļi viņi klaigāja, kad vizinājās ar kamaniņām. Nenoskatīties! Tad kādu nakti loga rūtī priekšā izauga milzīgs augs, līdzīgs fantastiskam ziedam. Lapas tam bija starainas, gandrīz tādas kā palmiņai, tikai nevis zaļas, bet balti zaigojošas. Un no rīta, kad palmiņa atkal gribēja paskatīties laukā pa logu, viņa nekā vairs nevarēja redzēt, jo lielais zieds jau aizklāja gandrīz visu rūti. Palmiņa satraukta lūkojās svešajā ziedā un nekā nesaprata, bet tas raisījās aizvien lielāks, sazarojās un plaiksnījās augstu virs mazajām palmiņas lapām. Ko tu tā brīnies? Palmiņai uzsauc dīvainā puķe. Es esmu ledus karaliene, viskrāšņākais zieds pasaulē. Palūkojies, kādas man ziedlapas, tu par tādām vari tikai sapņot. Lūk, kādi man vizuļi, kādas sudraba bārkstis un mežģīnes, neviens mākslinieks nespēja uzgleznot tik skaistu puķi, kāda esmu es. Tu tiešām esi neredzēti skaista, sacīja palmiņa. Tikai es gribētu tevi palūgt, atstāj arī man kādu brīvu vietu loga rūtī, lai varu palūkoties pasaulē.
Kā tu iedrošinies mani apgrūtināt ar tādiem niekiem? Vai tev nepietiek, ka tu redzi mani? Arī Incītis piedūra purnu ledus karalienei, bet tūdaļ atrāvās atpakaļ. Tik nepielūdzami augsta un lepna viņa bija. Vairākas dienas un naktis ledus karaliene valdīja pār visu logu. Tā zilgoja un mirgoja mēnesnīcā, bet dienā laistījās kā kristāla papārde. Mazā palmiņa viņas priekšā jutās niecīga un nožēlojama. Bet tad kādu rītu logā iespīdēja spilgti saules stari. Ai, kā nu mirguļoja ledus karaliene! Likās tieši tagad viņa bija pašā plaukumā. Bet palmiņa tā domādama ļoti maldījās, jo drīz vien leduspuķes lapas kļuva blāvas. Un jo spēcīgāk sildīja saule, jo slābanāka un nevarīgāka kļuva ledus karaliene. Līdz beidzot no viņas uz palodzes palika pāri tikai pelēcīga ūdens pilīte, ko sarmīte noslaucīja ar lupatu. Tik īs bija leduspuķes mūžs. Loga rūts atkal kļuva caurspīdīga, un palmiņa brīvi varēja lūkoties pagalmā. Arī Incītis nogulās uz palodzes palmiņai līdzās un draudzīgi mala savas kaķa dzirnaviņas. Palmiņa tagad bija kļuvusi daudz gudrāka. Pamanījusi, ka starp divām tās lapām spraucās vēl trešā, palmiņa saprata, ka patiesais skaistums nav meklējams vizuļos un mešķīnēs. Galvenais ir dzīvot. Dzīvot un zaļot, tiekties pretī saulei un augt. Augt. Audz arī tu miedziņā, lai tev šonakt tas ļoti salds. Ar labu nakti!